Nu ko, visi skijoringisti un līdzjutēji tiekamies jau nākamajās sacensībās. Turpinājumā atbildēsim uz jautājumu, vai jūs zinat, kā radās Rīgas motormuzejs? Tie, kuri bijuši Rīgas motormuzejā, zina, šī ir vieta, kur aplūkot neskaitāmus senlaicīgus spēkratus. Mercedes, BMW, Buick, Žigulīšus, motociklus, rafiņu un daudzus citus. Jaunākajiem apmeklētājiem var šķist, motormuzejs šeit bijis vienmēr. Izrādās, muzeja saknes meklējams tikai padomju laikos. Sākās viss tā. Lieli vīri sapulcējās un dibināja Latvijas antīko automobīļu klubu. Pilnīgi oficiāli, tad tas bija 72. gads, kad retrotehnikas cienītāji un restaurātāji apvienojās organizācijā, ko mēs tagad pazīstam kā Latvijas antīko automobīļu klubs. Un kā šī kluba dibinātājs un pirmais kluba prezidents bija Viktors Kuldaks. Kā jums liekas, no kurienes Padomju Savienības laikā bija vīri, kuri pirmie izveidoja šāda veida klubu? Protams, tie bija mūsējie, latvieši. Pateicoties Latvijas antīko automobīļu kluba biedru neatlaidībai un vēlmei piepildīt viņu grandiozāko sapni, 80. gadu beigās Mežciemā tika sākta Rīgas motormuzeja būvniecība. Pateicoties Latvijas antīko automobīļu kluba biedru entuziasmam, arī šo kluba biedru spēkratiem tika nolemts, tas bija jau tāds kluba biedru sapnis, nodibināt un radīt muzeju, kur šos senos spēkratus varētu apkopot un tad parādīt arī citiem interesantiem un arī sabiedrībai kopumā. Un tā 89. gadā tika dibināts Rīgas motormuzejs. Latvijas, pat Austrum Eiropas vecākais un lielākais antīko automobīļu klubs turējies pretī visiem juku un pārmaiņu laikiem. Gandrīz 40 gadu laikā klubā pieteikušies jau vairāk nekā 500 biedri. Jums varētu likties visi kungi gados ar ūsām un sirmiem matiem. Izrādās, šādi domāt ir aplami. Mums priecē tas, kad arī jaunatne, arī jaunieši nāk, interesējās par to, kā šo tehniku ir pareizi restaurēt, kur var dabūt detaļas, un tāpat organizējam šos seno automobīļu pasākumus, un tāpat mums 2 reizes gadā notiek arī Ikšķelē ir restaurātoru dienas, kur iespējams atrast savam spēkratam trūkstošās detaļas vai samainīties ar kolēģiem ar tādiem priekšmetiem vai detaļām. Tā kā antīko automobīļu kluba restaurētās mašīnas pārsvarā atrodamas motormuzejā un to īpašnieki par retam izbrauc kādu līgumu pa pilsētas ielām, Rīgas motormuzejā eksponāti mainās. Var gadīties, ka tieši tas braucamrīks, kuru vēlaties redzēt, tajā brīdī atradīsies ikdienas satiksmē. Pēc šī visa liekas, par antīko automobīļu kluba biedru var kļūt tikai ekskluzīvu, senlaicīgu braucamrīku īpašnieku. Pirmām kārtām par klubu biedru var kļūt jebkurš cilvēks, kuram ir šī vēlme, šī interese par seno tehniku. Tas nav tā, ka ir obligāti jābūt senā spēkrata īpašniekam, jo bieži vien uz klubu atnāk cilvēki, kas vienkārši grib šajā kustībā darboties, grib palīdzēt pie pasākuma organizēšanas, un šis spēkrats pie viņa nonāk varbūt tikai pēc tam. Tie, kuri vēlas reģistrēt vismaz 30 gadus vecu spēkratu kā antīgu iegaumēju, braucamrīkam jābūt maksimāli oriģinālam. Kluba komisija ļoti rūpīgi veic transporta līdzekļa aplūkošanu. Vecie lūžņi par antīkiem atzīti netiek. Tagad mēs zinām, kuriem vīriem jāsaka lielais paldies par Rīgas motormuzeju. Bez viņiem senlaicīgie braucamrīki visdrīzāk atrastos izgāstuvēs, un brīvdienās mēs automīļi varētu doties uz citu muzeju.